Jūs paši saprotat, ka tēma ir ļoti plaša. Un tāpēc es arī uzrakstīju ļoti vispārīgu nosaukumu veselīga ēšana. Un tad, kad es to nosaukumu rakstīju, es absolūti nezināju, par ko es runāšu īstenībā. Un es domāju, principā es domāju ļoti daudz, bet es sapratu, ka es esmu tagad sapratusi pēc 10 gadiem jogā, ka cilvēki ir tik ļoti dažādi, ja? Un nevar visiem uzspiest kaut ko vienu. Tāpēc pirms lekcijas sākuma mēs norunāsim tā, ka šī lekcija veselīga ēšana jau sākotnēji nozīmē, ka jūs neēdat gaļu, zivis un lovus. Bet es nerunāšu par to, cik slikti ir ēst gaļu. Jo tā būtu uzspiešana no manas puses, ja? Jūs vienkārši, ja jūs paši to izdomāsiet un paši lēnām atmetīsiet gaļas ēšanu, tad tā ir jūsu lieta. Ja jūs turpināt ēst gaļu, tad tā arī ir jūsu lieta. Bet vienkārši tas, par ko mēs runāsim šeit, nozīmē, ka gaļa netiek ēsta. Jo gaļa vienkārši tik ļoti apgrūtina gremošanu un jogas praksi, ka tādēļ viedām ir. Vienkārši apgrūtina jogas praksi, un principā nav iespējams praktizēt, jo gaļa stāv kuņģī pirmkārt, nerunājot par visiem pārējiem, viņi stāv kuņģī ļoti ilgi, ja, un rada ļoti daudz toksīnus un apgrūtina gremošanu kā tādu. Pēc tā viņai vēl ir visādi daudz negatīvas lietas, ko es negribu runāt, jo es negribu jūs, kā saka, tagad pārliecināt. Man viens jautājums no to gaļu. Tas nozīmē, ka jebkurā pasaules reģionā gaļu ēst ir slikti. Un ir rajoni ziemeļos, kur vienkārši nav nekāda cita praktiski. Tur jau tā lieta. Ir, piemēram, eskimosiem nav cita lieta, kā viņi varētu izdzīvot. Ja? Bet pavērojiet, kāds ir eskimosu prāts, ja? Un ko vispār dara eskimosi ikdienā un ar ko viņi nodarbojās. Jo tas ir ļoti saistīts ar dzīvesveidu. Bet, piemēram, tibetieši? Tibetiešiem tas pats. Tas ir saistīts ar reģionu, augsto klimatu, ar to, ka viņiem neaug gandrīz nekādi auglos produkti, no kā viņi varētu patikt. Bet vai mēs varam kaut ko sliktu teikt par viņu prāta stāvokli? Tur jau tā lieta, ka mēs nevaram, jo pavērojiet, kā viņi to gaļu sagatavo un kā viņi viņu ēd, ar kādām domām. Tibetieši ir budisti, un viņi ir pret vardarbību. Tur ir ļoti daudz, nerunāsim par to. Tur ir ļoti daudz. Tieši tāpēc es negribēju šodien runāt par gaļas neēšanu, jo mēs sadalītos divās nometnēs, kur vienu uz otru, kurai katrai būtu savi argumenti. Jā, tāpēc saprotiet, kas ir. Es vispār pēdējā laikā vairs neesmu ne pret ko. Tāpēc, kad es pieļauju visu, kas notiek, jo budisms ir tāda lieta, ka, ja tu sāc praktizēt, tad tev bišķi nomierinās tas prāts, tu nekļūst vairs tik fanātiski noskaņots. Bet vienalga es neēdu gaļu. Ja? Bet vienkārši es pret to attiecos savādāk nekā pirms 10 gadiem. Man nav tāda vajag noskaņojums, ja tu ēd gaļu, tu esi slikts cilvēks, apmēram tā. Saprotiet, tas ir ļoti daudz labi cilvēki, kuri ēd gaļu, un ļoti daudz veģetārieši, kuri ienīst visus pārējos, kas gaļu ēd. Tas ir tāds absurds, kad es tad labāk pieļauju, ka jūs ēdat gaļu, bet tas ir labsirdīgi, nevis, ka jūs neēdat un ienīstat visus pārējos, kas ēd. Tas ir daudz sliktāk. Kaut gan gaļas ēšana, tā ir zināmā mērā vardarbības atbalstīšana, jūs apēdat tos visus tos, vārdsakot, toksīnus, kas ir gaļā, kas rodas dzīvniekam nokojot, zināmā mērā arī vardarbības toksīnus, visus, ja. Es to visu, tas tā tiešām ir. Bet mūsu dzīvē es esmu redzējis tik daudz absurdas lietas no cilvēkiem, ja, kad es vienkārši vairs nekādā veidā netaisos lasīt lekciju par gaļas neēšanas labumu. Tāpēc, ka tas ir jāizlem cilvēkam pašam, aiz labu prāta, nedrīkst sev neko aizliegt. Ja jūs sev aizliegsiet un domāsiet, cik labi būtu apēst, tad diezgan labāk apēdīt tomēr. Nevis visu laiku staigājiet ar negatīvām domām, ka es nedrīkstu ēst, bet bankās kā gribās. Ja? Tas ir tā apspiestā vēlme, kura viņi vienkārši jums krājās. Jo ir ļoti labi pamazām atteikties. Ja jūs patiešām dziļi iekšā sirdī jūtiet, ka jūs negribat atbalstīt vardarbību pret dzīvniekiem, jūs vienkārši pamazām sākat atteikties, ierobežojiet sākumā sevi. Un tad pēc tam atteikties būs ļoti viegli. Un vēl ir viegli atteikties praktizējot, tāpēc, ka jogas prakse
Viņa vienkārši nav savienojama ar gaļu, jo vienkārši tad tev nav kad praktizēt. Ja tu pusdienu laikā kārtīgi paēdi gaļu, tad tu vari sākt praktizēt pēc 6 stundām tikai, jo gaļa pārstrādājās 6 stundas. Un tad tu vienkārši, kad tu vari sākt praktizēt pēc gaļas ēšanas naktī. Vai arī agri no rīta. Bet ja tu paēdi gaļu vakarā, Nevar vakarā, tu nevar aizsmēt. Tātad ir varianti, ja jūs saprotat, ir izlemiet paši, ko jums vajag, bet es jums silti iesaku tomēr uz to iet, jo ir ļoti daudz produktu, kas aizstāj, kas kompensē, un ja arī nekompensē, arī nav tas nekas briesmīgs. Ja arī jums kaut kāds bišķiņ pietrūkst dzels organismā, jūs viņu varat papildīt. Es neuzskatu to pa kaut kādu nāvējušu lietu. Dzels patiešām gaļā ir tā, kas pārstrādājās vislabāk. Neviens, principā, ļoti daudzi augu produkti, viņi, kas aizvieto, viņi nevar tik lielā mērā. Un ir vēl ļoti daudz lietas, ka, piemēram, ja jūs aizvietojat to dzels trūkumu ar augu produktiem, jūs nedrīkstat ēst maizi ar raugu, piemēram, ja? Jo raugs iznīcina visu to, ko jūs aprātat to labo. Ja? Tas ir ļoti jāsako savai ēšanai, patiešām. Ja? Lai būtu dzels pietiekoši, ja neēd gaļu. Bet no otras puses, es saku, es neēdu gaļu, jo 10 gadu nevienu reizi neesmu to nožēlojuši nekad. Tāpēc, kad gaļa attiekšanās no gaļas atbrīvo no galvas sāpēm, no migrēnām, no visādām tādām organisma reakcijām uz toksīniem. Ja? Jo gaļā ir ļoti daudz toksīnu, ir tīpaši mūsdienu gaļā, ļoti daudz toksīnu, nenormāli. Tur ir hormoni, toksīni, viss, kas vien vispār ir mākslīgās visādas vielas. Tā gaļa jau vairs arī nav dabiska galvā, ko mēs varam nopirkt veikalā. To vairs nevar uzskatīt. Un man vēl patika viens budists, kurš teica, neiet nekad gaļas paviljonā ar riebumu, arī tie, kur neēd gaļu, veģetārieši. Neiet paviljonā un nesiet Dievs te pretī. Jo tā ir tas, ko jūs barot. Lielāko daļu cilvēku baro tie dzīvnieki, kas ir nokauti un guļ gaļas paviljonā. Pret to lietu jātiecās ar cieņu, ar mīlestību un ar pateicību. Kaut vai, ja jūs ēdat gaļu, vismaz izdariet to, kad paklanieties tai gaļai, ko jūs apēdat iekšēji. Izsakiet pateicību tas dzīvniekam, kurš ir atdevis savu dzīvību, lai jūs būtu pārējais. Tas ir ļoti daudz. Tas ļoti daudz arī noņem to karmisko no tā, ka jūs to gaļu ēdat. Tieši tādā ir tiptieši. Viņi ārkārtīgi dievbīgi attiecās pret visu ēdienu, reliģiozi. Viņi arī apstrādā pārsvarā uz atklātas uguns, kas ir daudz labāk nekā uz gāzes vai elektrības. Un viņi ļoti attiecas ar lielu cieņu un mīlestību pret gaļu, pret to dzīvnieku, kas ir nokauts. Mēs viņu vienkārši apēdam kā, ja? Bez kaut kādām negadījumiem. Ja ir šī piekārta, ja, tad arī daudz skarbiskas lietas, kas saistītas ar gaļas ēšanu, var tikt dzēstas. Tas ir mans viedoklis. Bet es negribēju galīgi runāt par gaļu. Es pieņemu tiešām šajā, te gaļa gandrīz netiks pieminēta, bet tas nozīmē, ka gaļa nav ēdienkartē vispār. Ne gaļa, ne zīvis, ne olas arī. Kas ir ar olām? Ar olām arī atsevišķi stāsts, bet es negribu arī par to runāt. Olas skaitās kā embrijs, ja, kā principā necimusi gaļa. Ir vēl trakāk apzīmējumi par olām. Visu mēnešu reizes un tam līdzīgi. Bet es saku, es neesmu speciālisti. Es ēdu olas tādā veidā, ka viņas ir ieceptas cepumos. Viņas visur ir visos cepumos, olu pulverī. Ja jūs ēdat cepumus, jūs ēdīsiet olas. Tā jau nesmu, jo tu tikpat daudz gaļas, cik cepumā olas. Nē, labi. Tā var sakot, sāksim lekciju, ja? Vēl otrais, ko es pieņemu, ka jūs mazliet lietas kursā par fizisko konstitūciju un došām. Par to es arī runāšu šodien, jo nav iespējams par visu runāt. Tātad fiziskā konstitūcija, došas, kas ir saistīts, kas ājurvēdas ir pamatvāze. Ja jūs praktizējat jogu, jums vajadzētu tomēr savu došu zināt. Bet to došu var uzzināt izlasot grāmatā, testu izpildot ļoti vienkārši. Par to arī nav obligāti jālas lekcija. Lai mēs nekavētu laiku. Es pieņemu, ka to jūs zināt, bet ja jūs nezināt, tad jūs vienkārši pajautāsiet, mēs par to varam parunāt bišķi pēc tam.
Bet man ir kaut kas cits daudz svarīgāks, kas liekas. Ja? Tas ir vairāk saistīts ar psihisko un par to, ka ēdienam piemīt raksturs, tāpat kā cilvēkam. Un tas man liekas ļoti svarīgi. Un principā es savu ēšanu veidoju tieši pēc tādu principu. Kāda doša man piemīt, tas ir viens, ja, saistībā ar gada laikiem, tas ir otrs, kas ir ārā, aiz loga, kāds gada laiks. Un trešais ir pārtikas produktu psihiskās īpašības, ir smalkās īpašības. Un tas ir ļoti svarīgi pēc manām domām. Un to vajag sabalansēt saistībā tieši ar jūsu individuālajām pirmkārt vēlmēm. Nu, neteiksim pirmkārt, ja, vēlmēm, bet katrā gadījumā jūsu konstitūciju, jūsu vēlmes un jūsu vajadzības. Tās ir 3 lietas, kas ir ļoti svarīgi sabalansēt. Nevajag ļauties vēlmēm pilnībā, bet nevajag arī pilnībā ierobežot savas vēlmes. Jo tad jums rodās problēmas uzreiz galvā un ar psihiku. Mazliet ierobežojot savas vēlmes, jūs arī varat savā galvā kļūt mierīgāk arī. Bet par to mēs tad runāsim. Tātad ajurvēda, kā zinātne par dzīvi, ja, ņem vērā faktu, ajurvēda, jūs zināt, iet paralēli jogai. Ja? Un visu laiku kopsolī darbojās. Ja? Joga strādā smalko ķermeni, ajurvēda vairāk ar fizisko ķermeni. Ajurvēda ņem vērā faktu, ka uzturs ir ne tikai baro ķermeni, bet arī ietekmē prātu un apziņu. Un tas ir ļoti svarīgi. Tātad došas ir fiziskā konstitūcija mūsu, ja? Fiziskais ķermenis, kāds mums ir katram savs. Ja? Un fiziskais ķermenis nozīmē ne tikai fiziskais kāds kauli, āda un jūsu uzbūve, bet arī prāta stāvoklis. Ja? Eksistē vēl arī psihiskā konstitūcija, ko raksturo 3 gunas. Jūs esat no gunām kaut ko citējuši? Kaut ko pa virsu, ja? Un šīs gunas nozīmē tie sanskrita vārdi, ja? Satva, raģas un tamas. Noteikti esat dzirdējuši, jo visās, kur iet runa par jogu un ajurvēdu, grāmatās ļoti daudzās tas ir pieminēts. Un man vairāk gribās parunāt par šīm kvalitātēm, tāpēc, ka par šo mazāk zinu un arī īsti nezinu, kas tas ir, bet tas ir ļoti saistīts arī ar ēdienu. Visas šīs 3 kvalitātes ir nepieciešams, lai funkcionētu visi psiholoģisko procesu mūsos. Tās ir universālas kvalitātes, jo principā pateicoties šīm kvalitātēm tika radīts visums. Ja? Teiksim tā, jūs zināt par 5 elementiem droši vien, ja? No kā sastāv viss, kas ir radīts. Un tāpat tas sastāv arī no šīm gunām. Tikai gunas ir kaut kas mazliet cits nekā šie elementi. Ja? Pateicoties satvai, mēs saglabājam apziņu un no jauna pieceļamies katru rītu. Tas ir piemēri. Raģas, piemēram, mums palīdz iedarbināt domas, jūtas un emocijas, tās sāk kustēties. Raģas nozīmē kustību, ja? Un aktivitāti. Un mēs varam kaut ko radīt. Un tamasa dēļ mēs nogurstam un jūtam smagumu, bez tā nav iespējams miegs. Tātad satva ir, teiksim tā, satva ir tāds līdzsvars, gaišums, tīrība, miers un tāds, teiksim tā, stabilitāte. Ja? Raģas ir kustība, aktivitāte, viss, kas saistīts ar aktivitāti, siltumu, karstumu un kustību. Tamas ir miers, nogurums, pasivitāte, flegmatisms un tāds piezīmētība, stipri piezīmētība. Un šīs 3 kvalitātes ir visos no mums, tās ir ārā, tās ir gada laikos, dabā, visur mums apkārt. Tas ir diennakts ritmā, viņas arī pastāv, ja? Tāpat arī par dažām jūs zināt, ka diennakts ritmā viņas pastāv diennaktī, ja? Mainās. Tāpat arī šīs kvalitātes. Un cilvēkam ir piemītoši šie 3 psihiskie temperamenti. Bet, principā, tīrā veidā, protams, nevienam viņi nav tā viens tur, bet, protams, ir visi 3 piemīt, bet viņiem vajadzētu būt vairāk vai mazāk līdzsvarā, lai vienādos apmēram daudzumos un
satvu, ja, jo tāpēc, ka satvu ir kaut kas tāds ideāls, varētu teikt, pēc kā tiekties, ja, bet tas nav arī tāds kaut kāds tāds dabiskais, vislabākais stāvoklis, ja. Ja mēs, piemēram, esam satviski, ja, nu, iedomājieties svētu cilvēku, viņš varētu būt pilnībā satvisks, kaut gan viņš ir ārpus šiem gunām svētiem. Bet satvisks cilvēks ir tāds, kurš ir, nu, teiksim tā, jūs paskatāties uz viņu, sakat, jā, viņam viss ir kārtībā, teiksim tā. Ja, nu, viņš ir mierīgs, līdzsvarots, viņam nav nekāda problēma, viņš pret visām problēmām izturās mierīgi, viņš nu, kā saka, nevis var sakot, viņa uzvedība atbilst tam, uz ko mēs visi gribētu tiekties. Ja, teiksim, tad var pateikt, ka satvisks cilvēks. Bet no otras puses, pilnīgi satviskam cilvēkam ir ļoti grūti taisīt biznesu, praktiski neiespējami. Ja? Tāpēc, kad satva, tas nozīmē, ka mums biznesa neinteresē. Nu, teiksim tā, ja jūs paskatāties mūsu dzīvē, tad būtu labi, ja visas šīs 3 kvalitātes būtu, nu, izlīdzsvarotas, apmēram vienādā līmenī. Ja? Jo, lai jūs varētu aizmigt, piemēram, jums vajadzīgs tik liels miers un pasivitāte, kas ir tamasā. Ja? Bet, lai jūs varētu piecelties no rīta, jums ir tamas jāatvērt. Tātad vēlreiz par satvu, ja? Tā ir patiesība, realitāte, apziņa, tīrība un uztveres skaidrība. Cilvēks ar satvisko apziņu ir mīloši, līdzjūtīgi, reliģiozi, seko patiesībai, viņiem ir tīri nodomi. Nu, ļoti skaisti, ja? Labas manieres, līdzsvarot uzvedību, viņš ir grūti sadusmot. Viņiem vajag gulēt tikai 4-5 stundas dienā, vienmēr ir enerģiski, svaigi, viņš var pazīt pēc laimes un prieka sejā, gudrība staro no viņiem, radoši un kautrīgi ļaudis, ciena skolotājus, rūpējas par cilvēkiem, dzīvniekiem, putniem un kokiem, ciena visas dzīvības formas. Ja? Nu, tādi cilvēki, jā. Pavērojiet, cik jūsos ir šīs atveši, ja? Bet viņi ir ļoti ļoti, ļoti. Raģas. Mīloši, mierīgi, pacietīgi. Ja tas kalpo viņu interesēm. Ja, pilnīgi kaut kas cits. Nav nesautības, ja? Visa rīcība diktē egoismus un patmīlu. Visu rīcība diktē egoismus un patmīlu. Labsirdīgi, draudzīgi, uzticīgi tikai tiem, kas viņiem noderīgi. Mīl baudas, iespaidus sajūtu līmenī. Dzīve pilna ar sāpēm, piepūli un nemieru. Egoistiski, patmīlīgi, agresīvi, mīl sacensties ar citiem un valdīt par citiem. Vara, prestižs, augsts stāvoklis, perfekcionisms, raksturīgas īpašības. Mīl saspringti strādāt un mērķiecīgi plānot. Te ir rakstīts mērķiecīgi plānot nemāk. Nosliece uz dusmām, greizsirdību, reti priecīgi, stress, baidās no neveiksmēm. Jāguļ ir vismaz 8 stundas dienā. Ir lielākai daļai no mums valda viena no šīm gumām. Lielākai daļai no mums, ja? Tamas, inerce, tumsa, smagnējība, tendence uz materiālismu, mazāk saprašanas, nu, bišķi migla galvā, ja? Nosliece uz depresijām, slimkumu, daudz guļ, arī pa dienu, viegli nogurst, patīk darbs, bez atbildības, vai kaut tik ēst saucās, ja? Mīl gulēt, ēst un nodarboties ar seksu, pārsvarā. Alkatīgi, skopi, neiecietīgi, ātri sadusmojami un bezatbildīgi. Sevis dēļ gatavi citiem kaitēt. Tas ir tāds. Visos mūsos ir tamas, visos mūsos ir raģas, mazliet sapra. 3 gunas ir katra cilvēka apziņā. Un kāpēc es par to runāju? Par to, ka jūs ar ēdienu varat šīs gunas sevī palielināt vai samazināt. Ja? Tātad, satvisks ēdiens. Kas ir satvisks ēdiens? Viegls, veselīgs, palielina prāta skaidrību, attīsta mīlestību, līdzcietību un piedošanu. Tie ir ļoti mazi satviski ēdiens. Augļi, tvaicēti dārzeņi, pierakstīts man ir augļu sula, nu, īsti, protams, piens un gīti. Piena produkti, principā visi piena produkti, nē,
saturiski. Gi, attīrīts, kausēts sviests. Par to, starp citu, es gribēju arī parunāt, noteikti beigās nesanāks laiks. Es ļoti šaubos, vai sanāks, bet varbūt. Piens un gi. Principā jūs zināt, varbūt esat grāmatās lasījuši, ka jeļutu praktici, jogas praktiķi, askēti, kas, protams, nedzīvo materiālajā pasaulē, vienturnieki, askēti, kas ilgi prakticē jogu, un kas praktiski visu caur dienu sēž meditācijā, viņi lieto pārtikā tikai augļus un pienu. Vairāk neko. Un viņiem pietiek. Ja? Enerģija visi ir. Tas ir tīri satrisks ēdiens. Augļiem ir ļoti liela nozīme īstenībā. Bet atkal skatieties uz klimatu un par tām visām pārējām īpašībām mēs runāsim pēc tādas. Ja? Raģas. Šeit sakas pienīt salda garša. Jā, pierakstiet. Salda garša. Salda garša. Ar tie dārzeņi, viņi ir tikai vaicēti? Jā, jo certi dārzeņi ir uzreiz bišķiņi tamasiski. Bet svaigis? Ko? Svaigi. Svaigi ir raģas. Viņi ir grūti sagrunājumi svaigi dārzeņi. Bet nesakiet, un vēl labi neslikti tas nav. Saprotiet īpašības. Nedomājiet uzreiz negatīvā vai pozitīvā nozīmē. Viss ir labi, bet ar mēru. Un domājiet par savu dzīvesveidu, par to, jums pašiem jāizdara secinājumi. Es jums vienkārši stāstu par produktu īpašībām. Neizdariet secinājumus. Ja? Tā saldā garša, tā augu valsts izstrādes. Arī cukurs pieder pie tā. Es nemaz neesmu šausmīgs pretinieks rafinētam cukuram. Es zinu, ka ir gadījumi, kad ir ļoti slimības, ļoti smagas, vajag atteikties no cukura. Bet, ja jūs esat vesels cilvēks, kaut kāda, es saku, cilvēks, kāds nostāsies man, kurus ļoti cienu te blakus un sāk stāstīt, ka cukurs ir toksīns un indes, viņam pilnīgi piekrītu. Es viņam pilnīgi piekrītu. Bet ne jau par to ir stāsts. Ir stāsts par to nelietot pārmērīgi. Ja jums ir nepieciešams atteikties vispār, bet tas ir tad, ja jums ir konkrēti patiešām nepieciešams. Ja jūs ar visu sirdi un dvēseli esat par to, tikai tā, nevis sev aizliegt. Saprotiet, par ko ir runa? Ja? Tātad cukurs, rafinētais, nerafinētais, visādi cukura aizvietotāji, kas nav ķīmija, visa šīs melases un augļu cukuru, viss tas jūs varat izmantot jebko. Bet salda garša ir satviska. Salda, ja, ir satviski. Ja? Tālāk, raģas. Aktivitāte uzbudina un ļoti izteikta garša. Tātad karsta, asa, sāļa, uzbudinoša, stimulējošas garšas, ja? Tādas, ja? Raģisiskiem cilvēkiem, piemēram, piemīt tāda īpašība, ka viņi sāk ēst un nevar apstāties. Tādas visu laiku tāds iekšā, ja? Uzbudinājums. Tas ir, un ja tu vēl raģisisku ēdienu ēd, tad vēl vairāk tas, ja? Tātad viss, kas saistīts ar garšvielām, ja? Ar stiprām garšvielām, tas ir raģis, ja? Bet jūs sapratīsiet, ka bez raģis nevar šeit. Mūsdienās te, tur, kur jūs esat šreiz Rīgā, 21. gadsimtā, ja? Tamas. Un tad tamas ir vislielākās problēmas. Tamas, ko tas neesmu neko uzrakstījis, laikam man likās tas pats par sevi saprotams, ja? Tātad tamas, pats galvenais tamasiskais produkts ir gaļa, ja? Tātad zīvis, olas, viss tas pie tamas, ja? Tātad smags, taupains ēdiens, ļoti smagnējs, kas nesagramojās, kartupeļi, baltmaize, balto miltu produkti, kaut arī balto miltu produkti tīrā veidā, tāda pufīgā maize, kas nopērkā veikalā, tas ir tīrais tamas. Bet ja jūs balto miltu produktiem, piemēram, maizē pieliekat garšvielas, kam ir raģistisks raksturs vai satvisks, ir satvisks garšvielas arī? Pīcās, jā. Ko? Jā, protams, ar garšu. Bet ja jūs, piemēram, mājās cepta maize, maltas krāsnī ar satviskām un raģistiskām garšvielām, ir īpaši satviskās garšvielas, viņi pārvēršās, viņi ir piemīt uzreiz citas īpašības. Nevar likt vienā plauktā to pašu baltmaizi, nav un vispār par rupmaizi, ja? Bet tā pašu baltmaizi, ja jūs saliekat vienā plauktā mājās ceptu un pēc visiem noteikumiem, un otru to, ko nopērkat veiklā, ir tik liela atšķirība, it kā tur būtu pilnīgi divi dažādi produkti. Tur nevar vispār vienā plauktā
gamas kaut kas tāds. Viņi ir ļoti smaga, grūti sakramojams ēdiens cilvēkiem ar sliktu gremošanu, man liekas, viņi vispār nevajag. Es nesaprotu, kāpēc viņi tik šausmīgi, tikai tāpēc, ka tas ir veselīgi. Ko nozīmē veselīgi? Te ir tā runa, ko nozīmē veselīgi? Ja tev kuņģis nepārstrādā lāču maizi, neēd viņu. Vai veselīgi, vai neveselīgi? Viņš ir ķepīgi tā maize, un viņa ļoti smaga. Lāču maize ir ārkārtīgi smaga, ja es runāju par maizi, ja? Bet tas ir svaigi, ja viņi ir pastāvīgi. Jā, bet arī, piemēram, es uz sevis esmu pārbaudījis vairākas reizes lāču maizi. Nonsens, pilnīgi, es viņu nevaru dabūt iekšā. Un es nesaku, ka viņi slikti, bet pārbaudiet uz sevis. Neēdiet tikai tāpēc, ka jums ir uzrakstījis platāts veselība. Ko nozīmē veselība? Bet ķelmēr. Ko? Nu jā, tad jārunā vispār par maizēm jāuz lekcija. Bet es saku, iedziļinieties sevi, pārbaudiet, kas jums der, kas jums neder, esiet jūtīgāk attiecībā pret to, ko jūs ēdat. Jūs uzreiz sajutīsiet, jūs patiešām izpētīsiet to. Nevar pateikt vienam, ka tas ir konkrēti veselīgs visiem. Nav tāda produkta konkrēti veselīgi visiem. Augļu piens, jā, augļu piens. Tā ir sakta, augļu piens. Bet arī konkrētā laikā, konkrētā vietā un konkrētā gada laikā. Un konkrētā vēl valstī. Ja? Tas ir viss ļoti, kopumā ļoti jautājums par to pienu. Tas ir tomēr, nav cilvēkam domāts piens. Tas ir lūk tā dzīvnieku mazūra, kāpēc, tad cilvēki tomēr būtu uz piens jāatcer, augļi citādāk varbūt. Mēs varam uztaisīt lekciju par pienu. Arī par šiem gadiem man tie viedokļi par pienu arī mainījušies visādi, bet es vienalga uzskatu, ka piens ir veselīgs. Vienalga, jo beigās man ir tāds uzskats, es nezinu. Bet tas arī atsevišķi, es bišķi par pienu pieminēšu. Tā, tagad tas ir par produktu īpašībām, ja? Tātad, ja jums interesē kaut kādu produktu konkrētas īpašības, jūs varat, ir ļoti daudz arī grāmatas par šo tēmu, tieši pēc ajurvēdas. Ir, labi, var sakot, ajurvēdas literatūrā paskatieties, bet es iesaku lasīt krieviski. Latviski tāda noteikti literatūra diezgan maz, varbūt pa ajurvēda ir kāda grāmata vēl labi iznākusi. Tur visas šīs gunas ir pieminēts, produktu īpašības arī, jūs visu varat izpētīt. Bet jūs saprotat principu, ja jūs saprotat principu, ja, tad ir diezgan viegli saprast. Ja jūs kaut ko apēdat, jums ir prieka sajūta, laimes sajūta, vieguma sajūta un nav smaguma sajūta vēderā, jums ir enerģija. Tātad tas produkts jums der šajā vietā, šajā laikā šodien. Ja jums ir smaguma sajūta, nāk miegs, jūs nevarat pavilkties, nevarat pastrādāt un vienkārši iestājas pilnīgs tamas, ja, kad nav spēka, enerģijas. Tas nozīmē, ka jūs esat nepareizo produktu apēduši nepareizajā laikā. Viss ir ļoti vienkārši. Vērojiet sevi. Es gribu jūs mudināt, vērot sevi un saprast pašiem, ko jūs vajag. Nevis, ko jums kāds cits iespējas. Ja? Ir kāds anglisks autors, kas sauc angliski? Nezinu, jo es angliski nelasu. Es vienkārši nezinu. Tagad ir tā, ir tāda lieta, kad nākamais ir ļoti svarīgi. Nākamais, un tā mēs to visu apvienosim. Nākamais ir ļoti svarīgi ēst regulāri, ievērot to dienas režīmu, to pašu, par ko mēs runājām pagājušreiz. Noteiktā laikā tas tiešām ir īstenībā viens no galvenajiem pamatpunktiem, lai jums būtu vesela gremošana un mierīgs prāts. Tas ir tik svarīgi, ka jūs nevarat nemaz to vispār iedomāties. Un to var tikai saprast tad, kad jūs kādu brīdi pamēģināt ēst regulāri. Bez ēdienreizēm starplaikos, bez uzkošanas un bez visām šitām lietām. Un es arī to sapratu tikai pēc šiem tiem meditācijas rītiem, kas mums notiek, kad mums ir ļoti stingri noteikts ēdienreizes ar ļoti vienveidīgiem ēdieniem, brokastīs, pusdienās un vakariņās. Pārsvarā mums ir ēdienreizes 3 reizes dienā. Bet kamēr gremošana ir slikti un vispār veselības problēmas, man liekas, vairāk kā 2 reizes dienā nevajadzētu. 3 reizes dienā tas ir bišķi par daudz, man liekas. Un ir īpaši, ja jūs praktizējat jogu, tad tā 3. reize, principā, var teikt, pat nav nepieciešama. Un tas ir vakars. Bet atkal jāskatās, kāds jums dienas režīms ir. Var savu dienas režīmu pārkārtot, bet ir tādi darbi, ka nav iespējams savu dienas režīmu pārkārtot. Un tad
Ja jūs nedabūnat paēst normāli no rīta vai pusdienās, un tā jūs nekas cits neatliek paēst vakarā, kur tur kaut kad jāēd ir. Ja? Bet es jums pastāstīšu ideālo variantu, ja? Kā vienmēr ideālo. Tātad brokastis laikā no 6 līdz 8. Šajā laikā ceļas saule, tātad mēs pieņemam, ka mēs neēdam vēl dzīves olas. Ja? Šajā laikā ceļas saule, tas palielina dzīvības un prānas kustību, palielinās kuņģa, barības vada un citu orgānu, iekšējo orgānu aktivitāti, un rīts tas ir satves laiks. Tātad, kad jūs pieceļaties šajā laikā, arī dabā valda satva. Ja jūs dabā valda satvu, jums vajadzētu arī lietot satvisku produktus un satvisku ēdienu. Tāpēc jāēd satvisks ēdiens, jo tas dara optimistisku jūsu raksturu un pozitīvu noskaņojumu mūsu dzīvi. Parāda. Kas ir veicina? Tie ir visi augļi, piena produkti. Ja? Tīra saka piemīt tīram pienam tikai, bet, protams, no rītiem atkarībā no gada laika var arī lietot citus piena produktus. Ja? Skāpienu produktus, visus gandrīz. Ogas, rieksti, saldās garšvielas un cukurs. Ļoti liela nozīme ir saldējām garšvielām, bet man vienkārši tagad nav laika arī par viņām runāt, ja kaut kas interesē, par pajautāsim. Optimisms un laime noskaņo šīm divām lietām, šādas brokastis. Jūs redzējāt, ka tur nav daudz īpaši ko ēst, ja? Es varu pastāstīt, kā man bija ārkārtīgi liels problēmas ar gremošanu, kāpēc es vispār sāku nodarboties ar jogu, man vispār bija pilnīgi gremošanas sistēma. Es pat īsti nezinu, kas man bija, jo neviens ārsts es neaizgāju līdz tiem ārstiem galvīgiem beigās. Netik līdz galvenajiem ārstiem beigās, kas man varētu uzstādīt diagnozi, bet man bija ļoti slikta veselība. Tieši gremošanas ziņā. Un tad, kad es nolēmu kaut ko darīt, tad es tieši sāku ēst tieši pēc šīs sistēmas, to saku, ja? Un tas man principā var teikt, tiešām izārstēja. Un tad tajā laikā es tiešām arī tā arī ēdu no rīta. Tagad, piemēram, es vairs tā neēdu, un es arī varu pateikt, kāpēc, tāpēc, ka ir kādā gremošana uzlabusies, jogas praksa ir nostabilizējusies ļoti tāda, un arī joga ļoti palīdz gremošanai, ļoti, ja? Ja jūs, piemēram, nepraktizējat jogu tik stipri katru dienu, piemēram, tad jums vajadzētu ēst ļoti pieturēties pie tādas principāli pie pareizsiešanas vairāk. Ja jūs praktizējat jogu, jūs jau varat arī dot kaut kādas, kā saka, sev višķiņu atlaides, jo jūsu jogas praksi jūs it kā izlīdzvaro, saprotiet, pavērojiet paši. Ja jūsu tā dzīve ir tāda ļoti trauksmaina, jums vajag tiešām šos satviskos ēdienus ēst, jo viņi noskaņos tādu mieru vairāk no rīta, nevis uz tādu druģējumu. Pavērojiet, kas notiek no rīta jums, ja? Medus ir satvisks, jā, medus ir saldās garšvielas un medus, jā. Ēdot no rīta, tātad vēlreiz psihiskais rezultāts. Uzlabojas atmiņa, prāts un saprāts. Ja jūs ēdat no rīta šādus produktus. Prieka sajūta pēc ēšanas, psihiskais un fiziskais tonus palielinās, kronisku slimību gadījumos, kad ir pazemināta imunitāte vai šādi ēst. Ja? Viegli pārstrādājas visi produkti, nepaņem spēkus. Tas viss ir viegli, ko jūs ēdat. Jūs varat dažādos veidos to visu ēst, ja? Ilgstoši šāda ēšana spēj izārstēt dziļu depresiju un imunitātes traucējumus. Uzlabo raksturu. Raksturs kļūst optimistisks, dzīves priecīgs un jautrs. Atkarībā no gada laika. Pavasarī šīs brokastis, ja? Pavasarī tā kā tagad žāvēti augļi, ja? Jo svaigā veidā augļi ir bišķiņ pa vērsu. Tas atvērsim ļoti. Tādā agrā pavasarī labāk žāvēti augļi, piemēram, ja? Rieksti, sviests, biezpiens, krējums, kondensētais piens. Vasarā, tā saprotiet,
mazliet savādāk. Tad ir augus, tagad ogas un augi, tad vai pilnā mutē mēs tos, nu patiešām cik vien var. Ja? Kefīrs, jažēnka vasarā, medus, cukurs. Vasarā? Jā. Nu, tas, kas atvēsina, ja ir karsta vasara, ja ir augsta vasara, padomājiet, vai gribu. Jo no augiem nogāk jūs vēs, patīk arī vēs. Nesat ievērojuši. Tās ir tās produktu smalkās īpašības, ko vajadzētu zināt. Un pārbaudīt uz sevi, es vēlreiz saku, pārbaudīt uz sevi. Rudens, svaigos augus mazāk, kefīru mazāk, sieru vairāk, sviestu, krējumu, kas sasilda, talpainātas lietas, ja? Ziema. Tikai sildošs produkts, ziemā svaigus augus, nu reti kuram, kā visu laiku ir karsti. Varbūt tāda, ka vienkārši visu laiku ir karsti. Tad visu laiku svaigos augus. Jo svaigie augi arī bremzē gremošanu višķi. Ja? Jā, laba gremošana. Riekšus vajag ziemā vairāk ēst. Pienu. Par pienu ir runa atsevišķi. Piens ir nakts produkts, un to vajag lietot tikai vakarā pēc 6 un no rīta pirms 6. Arī gribās. Jā, un arī gribās, bet siltu. Bet par to mēs arī vēlāk višķi. Es jums pastāstīšu, kā pienu lietot. Bet es vēlreiz saku, ja jums pienu aizliedz dakteris, nedzeriet. Tas ir atkarīgs tiešām. Es zinu cilvēkus, kuri ir ļoti veseli atteikušies no piena produktiem pilnībā. Ir īpaši jogi. Jo piens rada toksīnus organismā. Nevis toksīnus, ļotas. Ļotas. Ja jūs esat slimi, atskieties no piena produktiem. Ja? Tas ir savādāk, saprotiet, slimība vai veselība. Ja? Ja jūs ir saustēšanās slimības, piena produkts labāk vispār nelietot. Kaut gan no otras puses vecmāmiņas mums pret tu dziļu plēku deva attiecīgi jūs zināt. Ja? Ļoti daudz. Pienā vāra govi mēsus un liek uz krūtīm un dzer iekšā, un tas ir bronhītā. Nu? Ja? Pusdienas. Un tātad tagad jautājums par to, par slavno ausu pārslu putru. Ja? Pēc šīs sistēmas, ko izstrādājas dr. Torsunovs, putru no rītiem nēdam. Graudaugus mēs nēdam līdz 10. Jo saule vēl nav tik aktīva, lai varētu sagremot graudaugus. Bet es tagad ēdu putru no rītiem. Jo man ir tā, ka man pusdienu laikā, teiksim tā, auzas sievietēm pēc 40 ir ārkārtīgi veselīgs, jo visi dabiskie hormoni ir auzās. Ārkārtīgi veselīgs produkts. Vispār sievietēm un tīpaši pēc 40. Auzu pārslu putra, vai pienu, vai bez piena, ir ārkārtīgi veselīgi. Kas notiek? Ja es, piemēram, tās auzas neapēdu brokastīs, jā, es ēdu tikai šos, kad lai es viņus ēdu? Ja viņas ir tik veselīgas. Pusdienās man ir citi ēdieni, man kaut kā auzas, ne man gribās, ne man ir tur vieta, te manā ēdienkartē vēl auzu putrai. Man tomēr liekas, ka dabiskāk ir to auzu putru no rīta ēst. Tas ir man tagadējais secinājums, un es esmu sapratusi, ka ja es viņu ēdu regulāri katru rītu, man kaut kā organisms pielāgojās pie tā, un viņš pieņem, un viņš pat viņu pārstrādā. Ar visu to, ka es piekrītu Torsunovam, ka tos graudaugus nevajag no rīta. Tātad vēlreiz, maize nekādā gadījumā. Par to nav vispār runa. Nesagremosies maize. Viņi stāvēs uz vēderā, sāks sagremoties, ka saule pacelsies augstāk. Kaut kur ap 11. viņi sāks kustēties. Līdz tam viņi būs ļoti smaga sajūta vēderā. Auzas ir cits produkts. Auzas nav maize. Viņai nav rauks, viņš ir tīrs produkts, pārslas vēl labāk auzu graudi. Ja? Man secinājums tāds, ja es regulāri ēdu auzu pārslu no putru no rītiem, man pierod kaut kā vēders, un viņš sāk pieņemt to produktu. Un vienkārši es pati jūtu, ka man viņš pārstrādājās tomēr. Es viņu neēdu daudz, bišķi, bet pirmkārt, negribās pēc tam visu dienu tik ļoti saldumus un kūkas, kas ir mums visiem negaļādājiem ļoti raksturīgi saldumu mīlēšana. Ja? Ir īpaši sākumā. Un kad es esmu ievērojis, ka sāk ēst šo putru, tad kūkas kaut kā vairs tā ne uz konfektēm, vairs ne šokolādu vairs tā negribās. Jūs drīkstat ēst visu šo saldumus, par ko es runāju, līdz 9 rītā. Principā, lai jūs būtu veseli, saldumus līdz 9. Pēc 9 saldumi visi pārvēršās par indi. Un
pārsvarā vispār nonsensēs saldums. Jūs gremošana pilnīgā tūtā lieta. Pieņemiet vai nepieņemiet, jā. Man te viena meitene tikko izstāstīja, viņai bija drausmīgs galvas sāpes kaut kādu nedēļu. Un viņai arī viens, cilvēks, kas pēc šo sistēmu ļoti labi pārzina, kā viņa uzticās, viņa pakonsultējās, ko vajag dara. Viņš viņai prasa, vai tu negadījumā saldums kaut kad pēcpusdienā, ja? Kā 4 kaut kur, kad jūtat nogurums, ja? Kad darbs iet uz beigām, jūs gribat kaut kā enerģiju pacelt. Saldumu ļoti paceļ cukuru līmeni asinīs un to enerģiju uzreiz. Tāpēc prasās pēcpusdienās kaut ko saldāk pēc, ir taču tā. Un viņa teica viņam jā. Un viņš saka, vienkārši neēd tos saldumus pēc tiem 4. Viņai pārgāja nākamā dienā tās galvas. Vienkārši viņai nesāpēja vairs tā galva. Tūlīt kā viņš klāpina. Jā, tā ir ar tiem saldumiem. Tātad jūs varat ēst, cik uziet līdz 9. Visu ko. Gluži varbūt Napoleonu, ne? Ko? Izņemot maizi. Izņemot maizi. Jā. Visu ko, kad var sākt, var sākt. Visu, ko jūs varat ēst, visus saldumus, gotiņas, šokolādes, visas iekšā. Šokolāde, es saprotiet, es tagad negribu, lai man nenolinčojas, šokolādes īpašības nevar pateikt. Raģas, tamas, satva noteikti nē. Raģas, tamas, kaut kas tāds. Ja? Bet ja jums garšo šokolādi ēdiet, bet no rīta tikai. Kakao no rīta. Es gribēju prasīt par tiem dzērēm. Ja tu, teiksim, no rīta to pienu nevar dzert. Līdz 6 var. Bet, ja ir, teiksim, ārsts iet noteicis, ka nevar dzert to pienu. Ar ko viņu var aizviltot? Ar sojas pienu. Okay. Jā, ja jūs baidaties par sojāpā, tad man nevar nekā palīdz. Nē, labi, bet tā... Ar kazas pienu es zinu, ka reizēm aizvieto, ja nevar govs pienu dzert. Kaut kādā mēdis uzskata, ka govs piens un nevis labākais, ka viņi govs nevar aizvietot. Jo govs ir satusas dzīvnieks un attiecības. Bet ar sojas pienu. Es zinu daudz cilvēks, kas nelieto pienu produktus, bet sojas pienu. Tas pats piens, ja es, piemēram, pēc 6 nelietoju pienu, bet es bieži trāpišķiņu viņu pielēju nav. Iet runa par tīru pienu, jo tu viņš atšķēdās ar ūdeni, viņš vairs nav tādā tīrā veidā. Bet tīrs piens līdz 6. Par to mēs vēl pēc tam parunāsim. Ja? Tātad skaidrs par to, ko no rīta drīkst ēst. Ja? Pusdienas var ēst no 10 līdz 2 tajā laikā. Diezgan liels tas tā. Tad saule ir zenītā. Zenītā viņa 12, ja? Bet principā. Un šajā laikā jūs varat ēst pilnīgi visu. Pilnīgi visu, ko jūs gribat. Izņemot, ja? Dažādos veidos, dažādās proporcijās, kā jūs sagatavojiet. Bet ajurvedā galvenais ir kas? Ajurvedā ir galvenais, lai šis ēdiens tomēr būtu silts. Par vegānismu ir pilnīgi tāds atsevišķs stāsts. Vegānismam atbilst neliela daļa cilvēku pēc savas konstitūcijas, kas var atļauties ēst tikai svaru. Tur ir jābūt ļoti stiprai veselībai, ja? Un jānodarbojas ar jogu obligāti, lai pārstrādātos viss tas svaigais, kas tiek ēsts. Jo svaigi produkti ir slikti pārstrādājās principā organismā. Un ja jums ir slikta gremošana, nodarboties ar vegānismu, diezgan absurdi. Protams, vegāni stāstīs jums, ka jūs būs viss kārtībā, bet atkal vērojiet sevi paši. Tas ir tiem tā jauna moda tagad vienkārši, tāpēc es par to tagad runāju. Ajurvēda tomēr uzskata, ka pusdienās lielākā daļai produktu vajadzētu būt siltiem, saitotiem, kas saka, pārstrādāts silts ēdiens, kas ir termiski apstrādāts. Salāti ir neliela daļa. Nevis lielākā daļa salāti un vispārējais mazliet, bet salāti ir, bet neliela daļa un arī atkarībā no gada laika. Ja jums ir slikta gremošana, salātu ziemā neēdiet vispār, nekas nenotiks. C vitamīns būs. C vitamīns rodās nevis viņš šitais produktos, bet viņš rodās ēdarā, kad jūs ēdat. Nevis jūs uzņemat C vitamīnu un tad jums liekas, ka viņš ir. Bet visi vitamīni mums ir iekšā. Vienkārši
Ja jūs ēdīsiet to ēdienu, kas jums garšo, kas jums der pēc fiziskās konstitūcijas un atbilstoši gadu laikam, visi vitamīni būs. Arī pārstrādātos produktus būs. Nevajag ēst produktus tikai tāpēc, ka viņos ir vitamīni. Jo ajurvēd nerunā par vitamīniem vispār, tāpat arī par kalorijām nerunā. Jūs varat ēst ļoti daudz, viss pārstrādāsies. Visa galvenā ēdiena pēc šī jūs varat ēst, nezinu cik un nezinu ko. Ko jūs viņam gribat? Protams, netamasisku ēdienu ieteicams. Augu valsts izcelsmes produktus, kas nav tamasiski, arī tamasiskus mazliet, kas ir tādi. Tamasiski produkti no augu valsts produktiem, kas nav gaļa, ir piemēram sīpoli un ķiploki. Par tiem arī ir atsevišķi stāsts, jo viņi ļoti piezemē cilvēku, pat ar materiālistisku, tāpat kā gaļa, ja? Smalkā īkšķi, ķiplokiem un sīpoliem. Ja jūs, piemēram, es vienbrīd neēdu vispār ķiplokus un sīpolus, kāds arī par ilgus gadus. Un tad es sāku saprast, ka man vispār vairs neinteresē nauda. Es vispār man vienalga, cik es nopelnu, es varu vispār, man pilnīgi nav vairs nekāda materiālistiskā, kas saka vēlmi. Un kas nozīmē, ka es vairs nevaru nopelnīt, nevaru uzturēt savus bērnus un vispār man nav ko ēst. Ja? Tātad man tomēr ir bišķiņ tas materiālistiskais ir vajadzīgs mazliet, lai es varētu izdzīvot šeit. Ja es dzīvoju klosterī, es savādāk, es varu iztikt uz sīpoliem un ķiplokiem. Man nevajag, jo es notarbojos ar garīgām praksēm. Bet ja man visa diena ir tāda, ka man ir mazliet jāpelna nauda, un biznesmeņi vispār nevar iztikt uz sīpoliem un ķiplokiem. Un bez kā es visticamāk arī, jo viņiem jābūt diezgan agresīviem pēc dabas, lai viņi kaut ko nopelnīt. Ja? Ko darīt, ja ir alerģija pret sīpoliem? Tā neēst. Nē, jā, cilvēks nevar ieēst. Bet tā neēst. Bet kā aizvietot, lai tu visu ir ļoti daudz garšvielas tādas, kurš pēc garšas bišķiņi atgādina sīpols un ķiploku. Piemēram, tā pati asapatīta, kas ir Indijā. Vispār ir jāēd tas, kas ir pie mums aug, bet tas neatiecas uz garšvielām. Tas materiālisms ir tikai ķiplokos un sīpolos? Tās ir galvenās, populārākās, ko mēs ēdam. Kā mēs mums ēdam katru dienu, vai ne? Atzīstiet, ir viņš tā, ja? Un ja jūs gribat sevi, kā saka, ja jūs jūtat, ka jūs ļoti materiālistiski noskaņot, ka jūs pārāk sāk interesēt par sakot nopelnīt, ja? Vai jūs gribat, jūs interesē garīgas prakses, bet jūs nevarat atrast sevī spēkus tik daudz, bišķiņ samaziniet sīplokus un atmetiet gaļu, uzreiz jutīsiet, ka gribās uz jauku nākt, viss domas pie Dieva, pie tādām lietām, ja? Tas dabiski notiks. Ja? Tas nav labi un slikti, tā ir vienkārši produkta īpašība. Jūs izvēlieties, kas jums dzīvē vajadzīgs, vai jums nopelnīt daudz naudas, un tad ar visu to naudu tā kā Paula vārdsakot dzīves beigās vienkārši nav vairāk, un pie kā jūs paliek. Vai jūs nodarbojaties ar garīgu praksi, un tas jūs bagātina, ja? Tā pašā laikā jūs spējat pabarot savus bērnus, ja? Tur jāizlīdzina tās lietas. Ja? Nevajag mesties kaut kādā vienā fanātismā iekšā. Tā. Nu jā, un līdz 2 tātad lūdzu, bišķiņ par to, ko vajadzēja, kas būtu vislabāk tajās pusdienās, ja? Principā ir tā, jūs interesē pēc kārtas, piemēram, ko vajadzētu ēst, ja? Principā ir tā, ka jūs zināt par to, ka ir 2 sauļas jogā, ja? Tas ir jūsu. Es apēdu vairāk 100 punktu, es zinu, ka es ēdu vairāk. Jo es, kad pusdienās ēdu sviftīgi, jo es zinu, ka vakarā nedabūšu. Tāpēc es ēdu vairāk nekā šīs 2 sauļas. Bet tas ir, jogā iesaka tik daudz, tāpēc, cik jums ir 2 sauļās. Ja? Es ēdu apēdu tik, cik vīrieši ir 2 sauļas. Tātad vajadzētu sākt, kāpēc man tas, es taču rakstīju lekciju, kur man tas ir par šīm 2 sauļām. Rekur, tā. Vēl par to pusdienu. Tātad pākšaugi un graudaugi. Tātad, ja jūs neēdat gaļu, jums ļoti vajag izpētīt pākšaugus un ēst dažādus pākšaugus. Pēc pieredzes es zinu, ka cilvēki, kur atmet ēst gaļu,
neaizvietot to ar pākšaugiem, bet ar kaut kādu maizi un tādām citām lietām. Izpētiet visus pākšaugus un ēdiet visus. Ir ļoti daudz pākšaugu. Un starp citu, es tagad varu pieminēt vienu ļoti labu grāmatu, kas ir latviski, Latvijas veģetāriešu ēdienkarti. Vita lasa. Ļoti laba grāmata. Viss tur būs aprakstīts, man neko nevajadzēs runāt. Tur ir par garšvielām, un tur ir par pākšaugiem ļoti daudz, un tur ir arī receptes ļoti daudz. Ļoti garšīgi. Jā. Vita lasa. Viņai arī pēc veidiskā principa mazliet ir tas viss tur tā uzrakstīts. Ļoti labi. Tātad ļoti vajadzīgi šie pākšaugi un graudaugi ir vajadzīgi gan muskuļiem, gan prātam. Viņi veicina prāta spēku, jūs būsiet spējīgi strādāt vienkārši. Ja? Ja jūs ēdīsiet viņus pēc 2, tas bremzēs prāta un muskuļu darbību. Bet ja jūs ēdīsiet pēc 2, tas aktivizēs. Pēc 2 nevajadzētu ēst graudaugus un pākšaugus. Ja jums ir veselības problēmas, kas saistītas ar iekšējiem orgāniem, vēderi, kuņķi, zarnām, izmēģiniet šo variantu. Ļoti iesaku, palīdzēs, nevajadzēs dzert nekādas zāles un nevajadzēs iet pie ārstiem. Patiešām stingri līdz 2 un nevēlāk. Sākumā varbūt gribēsies ēst kaut kā, bet tad pieradīsiet un negribēsies. Ļoti labi palīdz. Patiešām gremošanai ļoti labi. Kas ir graudaugi? Graudaugi ir maize, visi graudi, auzas, mieži, rudzi. Tos visus ir pusdienās. Jā, visus pusdienās un pēc iespējas vairāk. Es te vēl par to, jā, izņemot rīs arī, izņemot griķi. Griķi ir tāds īpašs produkts, ko var ēst arī no rīta. Un starp citu saldi griķi ļoti garšīgi. Pamēģiniet ar cukuru. Saldi griķi piespūti ļoti garšīgi. Ļoti labi pārstrādājās no rīta. Par to es aizmirstu pieminēt. Vispār griķi ļoti universāls ēdiens. Ja jums negaršo, pamēģiniet sev piemēģināt. Jo tas ļoti bieži aizglābi mūs tādās situācijās, kad nav ko ēst, griķus var ēst. To griķu putru var aizvietot tā kā auzu pārstu? Jā, bet griķi vienkārši ir tāds savādāks ēdiens. Viņiem cits raksturs. Griķi ir savādāk. Auzu pārstu putra viņa ir tāda. Es pastāstīju. Griķi pēc manām domām viņi ir tādi aktivizējoti. Viņi ir tādi viegli pārstrādājās, bet viņi dar tādu vieglu rada organismā. Auzu pārstus rada mieru un tādu piezīmētību. Griķi ir tādi viegli. Viņus nevajadzētu ēst tādiem ļoti daudz tādiem cilvēkiem, kas ir tievi, kalsni, izkāmējuši un tā. Jau tā viegli. Saprotiet mani? Pavērojiet to, ko jūs jūtat saistībā, ka jūs ieraugat vienkārši kādu produktu. Kādas jums asociācijas rodās? Tad jūs varēsiet pateikt, vai viņš jums atbilst. Un vispār, ja jums nepatīk, tas vienkārši paskatoties viesiem, metās nelabi neēdiet. Tas noteikti nepalīdzēs. Ja ēdam pareizi pusdienas, tātad par to, ko pēc kārtas pēc tas, tātad pirmkārt ēdiens ilgi paliek kuņģī un zarnās, un tas šajā gadījumā ir labi. Viņš lēnām pārstrādājas, līdz ar to viņš neizskrien cauri nepārstrādāts. Šajā gadījumā tas ir labi, ka ilgi paliek. Kaut kāds 2 stundas. Lēnām sagramojās, jo, piemēram, ja jūs, piemēram, apēdīsiet, teiksim tā, augļus vakarā, ja, vai piemēram, tad praktiski viņi nepārstrādājās vispār, un no rīta viņi kaut kādā nepārstrādā veidā jūs izvadīsiet ārā. Ja? Jautājums ir par to, vai jūs to C vitamīnu, vai viņš jūs uzsūcās zarnās vai nē, un C vitamīns uzsūcās zarnās tikai tad, ja viņš ir pārstrādājies. Ja jūs to citronu vai kādu apelsīnu apēdat, un viņš jums neuzsūcās, nepārstrādājās, tātad neuzsūcās C vitamīns, tātad C vitamīnu jūs nedabonat. Nevis tāpēc, ka jūs viņu iebāžat mutē un noriet, tas vēl nenozīmē, ka jūs to C vitamīnu esat dabūjuši. Uzmanieties to. Tāpēc vajag ēst augļus arī noteiktā laikā, un cilvēkiem ar sliktu gremošanu es saku, vislabāk vispār augstā laikā neēst, un siltā laikā arī tur no rītiem, vakarā labāk. Tātad, par to ir runa, ja, ka
šeit lēnām pārstrādājās un smuki aiziet. Jūtamies pēduši ar mazāku daudzumu, ja mēs ēdam pusdienās. Kaut kā varēs daudz, ja? Prāts ir mierīgs, ja mēs ēdam nespēcīgi, sagramojam katru kumosu, protams, to jūs arī esat dzirdējuši, un tas viss ir taisnīgs, ja? Ļoti ilgi jāsakoš, cik jums ir iespējams. Sāk gribēties, un pēc šīs lielās ēdienreizes, ja jūs esat kārtīgi pēduši, principā var teikt, ka jums ēst negribās līdz 6. Jūs varat iestāstīt sev, ka jums gribās ēst. Bet pavērojiet, no lielākā daļā gadījumā tas ir vairāk prāts gribēs, nevis kuņģis. Un jūs paši zināt, ka ēst vajag tad tikai tad, kad ļoti, kad patiešām gribās vēderā, nevis galvā. Ja? Vēders prasa. Izsalkuma sajūta jābūt rojās. Ja jūs ēdat un jums nav izsalkuma sajūtas, jums ir tāda doma, ko es varētu šodien apēst, tā nav izsalkuma sajūta. Tāda doma, ko es tādu gribētu, ja? Tas pilnīgi jums neko negribās īstenībā. Jūs gribas izklaidēties ar ēdienu, nevis ēst. Jā, es pilnīgi laiku kaut kā. Nu, jā, tad, kad ir laiks, ja pēc tam nebūs. Jā. Tas ir izjautājums. Vispār labāk neēst. Nu, bet... Tā ir rinde. Ja tev negribas ēst, tad tā ir rinde. Nopietni. Nē, nu kā, ja vienkārši tu esi nepārāk sen paēdis, bet tagad pēdējais brīdis pirms 6 stundu nāstot maratonu. Jā, kaut ko mazliet, jā, ir tā, jā. Tātad sapratāt, ja? Ja jūs šajā laikā pēdat un kārtīgi, tad jums ātrāk par 6 mēnešiem negribēsies. Jums būs labas koncentrācijas spējas, ja, tad jūs varēsiet strādāt, nenonāksiet kritiskās situācijās. Šitas te man patika, tas nav no manis, ja. Tāpēc ir iespējams izārstēties no slimībām. Nu, tas nozīmē, ka jūs šādi ēdot, nekļūsiet vēl slimāki, ja. Tieši otrādi, tas jums palīdzēs izvesioties, ja tas nebūs vienīgais iemesls, kāpēc jūs paliekat veselāki. Ticiet man, vēdera problēmas ar zālēm nevar izārstēt, godu vārdu. Un to es jums noteikti saku, zāles te nelīdz nekādas. Te līdz tikai diēta, tieši. Diētu jūs varat izvēlēties paši un izdomāt, ko jums vajag. Es varu arī mazliet, ja vajag pakonsultēt. Es neesmu ļoti liels speciālists, bet attiecībā uz sevi, jā, nu gan es esmu sapratusi. Un tāpēc es saku, jūs vērojiet sevi. Bet šie ieteikumi, tas ir priekš visiem. Ja? Šie neattiecas vata pitakā. Tas, ka jāēd līdz 2 graudiem pašai. Tas ir pārbaudīts. Mazāk finanses jums tērēsies uz ēšanu, jūs tā ēdīsiet, ja? Tālāk, pēc kārtas, kā vajadzētu ēst? Vēdiskajā tradīcijā ēd ļoti daudz ēdienus, dažādus un maz, pa bišķiņam. Paņem 5-6 ēdienu, Indijā zināt, kā ir 5 līdz 8 ēdienu vienā ēdienu. Un pa bišķiņam salīdz pa mazām bļodiņām, viss garšīgi, no katra uzēta bišķiņam ļoti labi. Tas nav mūsu dienu, tas nav iespējams, vai ne? Sagatavot tik daudz ēdienu. Un, principā ir tātad, atkal, ja jums ir laba gremošana, jūs varat darīt, kā jūs gribat. Bet, ja jums ir slikta gremošana, tad jums nevajag dzert. Pirmkārt, neēst augļus pēc ēšanas. Nekādā gadījumā tas ir visa tā lielākā kļūda, ko parasti izdara visās pārtiņos un pusdienās un visas. Kad tagad tu esi paēdis kārtīgi, tev ar lielu kompu atnes augļus. Nu, tas ir viss. Tad jums tur viss apstāsies darbosies, ja jūs ēdīsiet augļus pēc ēšanas. Augļi ir jāēd atsevišķi no ēdienreizes, vispār atsevišķi. Starplaikos, piemēram, varēs. Vai arī pirms ēdienreizes. Tad viņi sagremojās, viņiem nekas netraucē un viņi aiziet. Bet ja jūs ēdīsiet augļus pēc, piemēram, banāni, nedodies meloni vai arbūs. Tas ir vispār vārds. Ja jūs normāli pēdat, jums viss labi sagremojas, jūs uzēdat virsū meloni pēc tam vasarā. Jums viss apstājās gremošana, nekas negremojas. Stop! Ja jums ir ļoti liela gremošanas uguns, ir tā saucamā gremošanas uguns, bet gremošana strādā labi. Tas ieskaitas buļķi un arī zēmas visu. Sākot, kad aiziet uz leju. Tad jūs varat, tad jums viss tur aiziet, man ir teikuši, cilvēki, es neko nejūtu, man viss tur ir kārtībā, un viss aiziet, viss sagremojās, pieņemsim. Bet lielākai daļai cilvēku
nevajag ēst augļus pēc ēšanas. Un tas pats attiecas uz saldumiem. Te mēs tikko runājam par saldumus līdz 9. Bet, ja jums gribas saldumus arī pusdienlaikā, jūs zināt, ka jūs tāpat nevarēsiet atteikties, tad jūs vēl varat pusdienlaikā vai nu pirms ēšanas to saldumu, ja viņš ir vairāk. Ja ir vairāk, tad labāk saldot tomēr pirms ēšanas ēst. Pirms tās pamatēdienreiz, nevis pēc. Bet, ja tas ir kaut kāds maziņš saldumiņš, tur krisīts vienu gotiņu vai kaut kas tāds, tad arī var pēc, un tas jau briesmīgs nenotiks. Bet galvenais ir daudzums, galvenais ir tā, nu, tas, kas tas ir, ko jūs ēdat, ja? Man, piemēram, ļoti garšo saldumu. Es ļoti bieži taisu, man garšo visādi ķīseļi, putu krēmi un visā tāda. Nu, es ēdu viņus pusdienās, es nevaru no rītiem, es viņus netaisu. Nu, tas ir tas, kas vēl attiecas uz saldumiem. Ja, tad šī te vēl varētu būt pieļaujama. Saldums tajā ēdienreizē tieši, līdz 2. Ļoti svarīgi, lai būtu tiešām sautēta dārziņa ar kaut kādiem pārkšaugiem. Tātad nākamie, tātad jūs iedzerat, piemēram, siltu ūdeni pirms ēdienreiz, tas veicina gremošanu. Tas patiešām veicina. Tad pusglāze siltu ūdens pirms ēdienreiz, bet silta. Augstu ūdens noškupē gremošanu. Nedzeriet vispār augstu ūdeni. Labāk. Vasarā ir īpaši. Salāti svaigie, nedaudz, nevajag ēst ļoti daudz, svaigie salāti arī bremzē gremošanu. Vēlreiz atkārtoju, ja jums ir stipra gremošana, var ēst vairāk, ja švaka gremošana, pavisam nedaudz. Tālāk, dārzeņi ar nedaudz ūdeni, sautēti vai nu kā parasti sautēt dārzeņi tajā tradicionālā veidā, kā parasti mācās sautēt, lai dārzeņi būtu garšīgi. Tas nenozīmē, viņi tiek vārīti ūdenī. Dārzeņi tiek nedaudz apcepti, un pēc tam viņiem garšvielās vislabāk, un viņiem tiek uzliec visu ūdens. Mazliet, ļoti mazliet, un tad viņi sautējās tajā mazajā ūdenī. Tas nozīmē, ka sautēt dārzeņi. Ja? Te var maizi, tālāk nāk zupa, ne ļoti šķidra, jo ūdeņā nāk zupa, jo arī bremzējās gremošana. Ja? Bet tas ir tā ļoti individuāli. Tad piesputras, ja, kaut kāds jums tur visi tie mieži, kvieši. Auzas, man liekas, es kaut kā neiedarās te. Protams, var ēst arī auzas, nu, pilnīgi. Kaut kā vairāk liekas, man neprokastīt tas auzas. Nu, tā ir. Tāpēc mēs pieraduši tā. Jā, un tas arī nav, tā tiešām laba tradīcija. Tas tiešām nav nekas slikts pēc manām domām. Vienīgais, es saku, ja jūs esat slimi, nopietni ar kaut kādu kronisku kaitu, tad gan pamēģiniet atteikties no tās putras no rīkiem. Vienkārši pamēģiniet. Un beigās nedaudz saldumu. Ja? Ja jums ir slikta gremošana, nedzeriet pēc ēšanas. Neko, ne tēju, ne šitās tējošanas pēc ēšanas atmetiet. Kā jūs iedzersiet glāzi tējas vai kaut kādu, zin kā parasti, pēdu un tad tēju griežas. Momentā stop, es esmu sevis pārbaudījis vairākas reizes, daudzas reizes. Es vienmēr esmu brīnījusies, kāpēc man vispār nekustās nekas uz priekšu. Tas ir tāpēc, ka padzerās pēc ēšanas. Jo ūdens bremzē, viss šis šķidrums, šī glāze šķidrumi viņi nobremzē. Jūs varat dzert starplākos un pirms, bet nevis pēc. Tas ir arī individuāls. 2 litri vispār ir normāli, tas nav nekas šausmīgi daudz, bet es nedzeru tik daudz, es nevaru dabūt iekšā. Tāpēc es tādu izkaltos. Nu jā, es dzertu vairāk, es būtu apaļāki vaigi, bet nedrīkst dzert apaļu cilvēku. Apaļu cilvēku viss ūdens viņš palīdz, nekur neiet prom, nevajadzētu tik daudz. Vakars. Pēc 6 sāk mēnesis vairāk ir spēkā, saule zaudē aktivitāti. Tātad gremošanas uguns vairs nav tik liela. Tātad, ja jūs esat principā pēduši kārtīgi pusdienu laikā, ja tas ir tuvāk 2 nekā 12, nekā 10, tad jūs droši varat vakariņas arī vispār neēst. Iztikt ar to pašu silto pienu ar garšvielām. Bet, ja jūs tiešām gribas ēst, tad īpaši sākumā sautēti dārziņi, atkal tie paši rieksti, griķi. Un griķus var ēst no rīta līdz vakaram, kad grib. Praktiski vienīgais produkts, kas ir tik pieejams. Uzlabojas hormonālās funkcijas, ja jūs tā ēdīsiet. Augļus un piena produktus labāk vakarā neēst, izņemot svaigs piens ar garšvielām, silts,
nevis svaigs, bet uzsildīts, ar garšvielām silts pēc 6. Vislabāk mums gulētiešanas. Tātad lielāk cēlonis vispār visiem šiem žulcakmeņiem, nierakmeņiem, visiem akmeņiem, kas mums ir kas uz vecumu rodās, ir maizes ēšana vakarā. Maizes ēšana, graudu produkts, parasti biezputus neviens vakarā nevār, bet maizi gan ēd. Nu, to dara viss. Parasti cilvēki vienmēr atnāk mājā, tas ir raksturīgi. Un raksturīgi ir arī tas, ka visiem cilvēkiem pēc 50 ir žulcakmeņi. Arī tas ir raksturīgi. Vairāk vai mazāk, kad dzīve paņem savu. Ja? Jūsu diēta ikdienas paņem savu, sākot ar praktiski 40 gadu vecumā jūs sākat to just. Savas kļūdas ēšanas sāk just aptuveni ar 40 gadiem. Līdz 40 gadiem var kaut kā vairāk vai mazāk to dzīvot. Pēc tam tad jau sāk mazīt, kas notiek. Ja? Pēc 50 un 60 tur jau aiziet kroniskā skaits. Ja jūs neizlabosiet savu diētu līdz 40 gadiem, tad pēc 50 gadu vecumu jau būs smagāks skaits sakrājās un to ir grūtāk no tām vadāt. Tad ir ļoti stingri jāievēro diēta. Ļoti stingri. 70, 80 gados, kā Aļģēns Krodes teica, jūs jau man vairs pārmācīt nevarat. Labi, tas nebija viņš, es atvainojos viņam, ja es viņu aizstāvu. Varbūt tas nebija viņš, bet katrā gadījumā 70, 80 gados jau cilvēki jau vairs neko nevar izmantot. Jo ko viņam tik ļoti psihiski nostabilizējas, viņš tik ilgi jau ir nodzīvojis. Varbūt ar kaut kādu kronisku kaiti, bet vienalga tik ilgi nodzīvojis, bet es pieņemu, ka labāk veseli nomirt tomēr nevis ar kronisku kaiti. Un kādam uz kaklu. Veselam, dzīvespriecīgam, pašam uz savām kājām un pašam gatavot ēst priekšties līdz pēdējiem brīdiem. Tas būtu jauki. Nebūt nevienam uz kaklu, nečurāt pamperos un tā. Tas vecums pienāk visiem. Gribam to mēs vai nē. Ja mēs tagad sākam, mums ir vieglāk vecumā. Ja mēs sākam vēlāk, jo vēlāk sākam, jo vēlāk, jo grūtāk. Tā. Principā tas man ir viss. Man vēl ir palicis, es varu pastāstīt par gīnu, es varu atbildēt uz jautājumiem, par pienu, par kaut ko pateikt. Un garšvielām par pienu, kādas garšvielas? Par saldēm garšvielām. Jā, saldās garšvielas. Tātad pašas galvenās garšvielas, ko vajadzētu ikdienā lietot, ir kardamons, fenhelis, uzlabot gremošanu. Tās ir satvisās garšvielas. Kardamons, fenhelis, safrāns. Tās lieto visas 3 vakarā pēc 6. Viņš nomierina un ļoti garšīgi. Pamēģina. Ļoti garšīgi. Samalt kafijas dzirneviņās un pa bišķiņam piepērt pienam. Man jau bija tā doma atnest, bet man nebija ar ko samalt. Var sakot, ļoti labi pavārīt, lai ievelkās, paturēt pišķiņus, ievelkās ar cukuru mazliet. Nu, jūs medu zināt, ka karstā nevajag likt, ja? Medu var pieiest klāt, bet nelikt karstā pienā, bet cukuru var. Viņam tad pienam ir jābūt nedaudz, viņam nav jābūt daudz. Tātad, ko šis saldais piens vakarā dara? To es tiešām reklamēju. Nomierina, ļoti labi nomierina kuņģi, nervus, un sagatavo miegam ļoti labi. Un ir satvisks, tas ir pilnībā satvisks. Tas nozīmē, ka jūs varat aiziet mierīgi gulēt. Arī prāts paliek tāds. Un tas tam nav jābūt daudz. Ja jums ir gandrīz alerģisks riebums pret pienu, tā var būt pat 1 vai 2 ēdāmpadītas. Tam nav jābūt daudzam, tam nav jābūt krūzē lielai. Un tas ir atkarīgi individuāli. Ja jums no rīta ir nelaba duša, vai arī paskatoties uz to krūzi ir nelaba duša, tad nedzeriet vairāk. Viņš tāds nelabums paņem. Krūze ir diezgan daudz. Es kā puskrūzīti dzeru. Apmēram mazāk kā puskrūzīti vakaros. No rītiem tas ir kanēlis. No rītiem vajag kanēli lietot, jo kanēlis ir satviska garšviela, kas paaugstina pat dot tonus un enerģiju. Tāpēc pienā no rītiem kanēli, bet ne vakarā. Un uz biezputrām ļoti labi kanēlis, jo viņš tiešām enerģiju dot tonus.
Kāds ir sakars, tu iesāki stāstīt par tām gunām, bet tad iekšējais stāvoklis, teiksim, tā kā tu teici, ka brokastīs, ka tas laiks ir satrisks un jāiet satriskie produkti. Kas ir, piemēram, vakarā, un arī, ja, piemēram, cilvēks pats jūtās tamasisks, viņam jāēd kāds ir viens raģasisks vai tamasisks? Tamasisks noteikti nav jāēd, jo viņš jau sliktāk jutīsies. Es domāju, ka saproti, nomierinoši nenozīmē tamasisks. Tamasisks tas magnējs un tāds, kas valk pie zemes, bet tas nenozīmē, ka tu esi mierīgs. Mēs loģiski padomāt, ka ja tu esi tamasisks, tad tev jākompensē ar Jā. Ja tu esi vakarā noguris, tad tev vienkārši ir jāatpūšas. Es tomēr vienalga ieteiktu to pašu pienu, bet nogurušam, vispār nogurumu stāvoklī vispār nevajadzētu ēst, ja tā ņem. Jo tas radīs vēl vairāk to, bet ja gribās ēst, vai kaut ko vieglu, saprotiet tādu? Grīķus. Jā, grīķus vakarā neradīs smagu sajūtu tādā droši. Saprotiet, kā ir, es kaut kā vados pēc sajūtām, bet tās ir manas personīgās sajūtas. Man ir ļoti grūti jums pateikt, kas jums der. Bet šie ir vispārīgie principi, kas der visiem. Jums vajag pavērot. Man teikt, no Torsunola tabuliņa, sākumā es ļoti strikti viņai sekoju. Ja jūs gribat, es jums varu viņu nokopēt, kurš gribēs te kopierīt. Te ir katrs produkts, kurās stundās viņš drīkst ēst, un kurās ir kategoriski aizliegts. Visiem cilvēkiem. Ja? Bet arī tas ir ļoti, teiksim tā, relatīvi neteiksim. Ja es saku, ko vajag pieturēties, tad, kad tiešām jums ir liels problēmas, jūs esat slimi. Līdz, ko jums ir veselīgi, normāli, jūs varat arī dot sev atlaides. Bet principā tas ļoti labdarbojas. Par to tamas tev pašam vajag kaut kā domāt. Es tev nevaru kaut kādu recepti pateikt. Vai kaut kādas situācijas, kurās vajadzīgs tamasisks? Tāpēc es arī saku, ja jūs ir situācijas mūsu dzīvē ļoti daudz. Piemēram, es saku, ja biznesmenis ēd gaļu, tas pavisam normāli. Jo viņam bišķi plēsonīgam jābūt, lai viņš kaut ko nopelnīt. Nevar tā, ja tu atdos visu citiem, tu vari palikt pilnīgi bez šādi. Tu vari visu savu firmu nopaklaties pāris mēnešus laikā. Ko vispār? Bet no otras puses, ja tu kā biznesmenis gribi kļūt, kā saka tāds, kā lai to pasaka? Es jau nesaku, ka bizness ir viena krāpšanās un mānīšanās, ja? Bet tā tomēr ir vilzīt uz ego, uz peļņu. Un ja mēs nopelnīt uz citu rēķinu pārsvarās. Ir derīgi tamasiski produkti. Es saku, tad, kad es, piemēram, lietoju tamasiski produktu, es lietoju kafiju. Kafija tamasiski produkti. Es lietoju, es 2 gadu nelietoju, un tad es sapratu, ka es visu laiku to negatīvismu, jā, esmu visu laiku man to kafiju tā kā gribās, bet, protams, es jūtu kafijas sekas uz sevi, es viņus pieņemu, ka tā ir. Ja man iestātos kaut kādu katastrofu, varbūt es viņam ir atkal atnos. Bet es kafiju nelietoju, jaunībā es lietoju 5 krūzītes dienā, un tagad es tikai vienu vai pat katru otro dienu. Tā, ja? Man patīk garša, varbūt pat es esmu atkarīga. Es pat nevaru, godīgi sakot, es nezinu. Man vienkārši patīk garša, smarža, un 2 gadi es nelietoju, bet es sapratu, ka man tomēr kaut kā, priecīgi kaut ko tādu. Viņai ir kaut kāds, bet viņi skaitās pilnīgs tamas kafija. Un melnā tēja, pilnīgs tamas, pie zemes valkoši. Ja? Tātad jūs... Tad no rītiem kafiju nevajadzētu dzert. Ja jūs celsieties 5 no rīta, jums nesāpēs galva un kafija nav nepieciešams. Tad citu es nedzeru no rīta kafiju. Es dzeru kafiju kaut kur. Bišķiņ, tā kā es kārtīgi jau pastrādājusi, ka es jūtu kaut kā tā, kā man tā kā. Bet no rīta nav nepieciešama kafija jāpricējās, un viņi bišķiņ traucē, viņi uzsit kaut kādu tādu, sāk sirds un viss tāds. Pa daudz viņu to, viņa nav absolūti sata, tur nekāda neizdosies kafija ar satriskiem saldumiem. Tas komplekts nebūs. Bet es jums saku, kafija ir tamasisks produkts,
tāpat kā gaļa, sīpolu, ķiploku, melnā tēja arī. Melno tēju es nedzeru, piemēram, Indijā melno tēju dara, melnās tējas sliktās īpašības, kā dara, jūs zināt, sabēra satriskās garšas vielas, melnā tēja tātad tiek lietota visiem šiem kardamons, kanēlis, ja? Pielē vēl pienu mazliet klāt un tādu lieto. Es esmu mēģinājis, man sāk galvu vienalga no melnās tējas, es nelietoju melno tēju. Pēc mana kafija ir labāk par melno tēju, bet tas ir mans personīgs viedoklis. Es jums neuzspiežu. Man ir vēl, es gribu pateikt, ka man ir tādi jogas praktiķi teikuši ļoti stingri, kad smalkais ķermenis, smalkās, kustības, ja tu meditācijās, tu nevari neko sajust, ja tu lieto kafiju un tēju, tad noštupējās vispār smalkā ķermeņa kustība, un tu nespēji meditēt. Vispār meditētiem nedrīkstēt kafiju un tēju. Kā ir zaļtējām? Ļoti labi. Un es aizbraucu pie budistiem, un 7 dienas, ko mēs darījām, kafija bija uz galda termosā, un pirmais, ko visi dzēra, tā bija kafija. Jo tas režīms ir tāds, ka tu celies agrē, gulēt vēlu, un tā kafija tiek lietota bieži, un es neuzskatu, ka nav iespējams meditēt, ja tu dzer kafiju. Man tas dzīvē nav pierādījies. Bet es pilnīgi piekrītu, ka tā bija patiesība, ko viņa teica. Tas ir interesanti, tāpēc kaut kādu viennozīmīgu likumu, man liekas, ka nav. Bet no otras puses, ja jūs gribat sevi izārstēt, ir kaut kādai askēzēšanai jāpieturos. Un ne kaut kādai, bet jo sliktāk jums ir ar veselību šajā jomā, jo vairāk. Bet tas ir neatiec tikai uz iekšējiem orgāniem, tas attiec uz galvu arī. Jūs zināt, ka galvas sāpes lielākā daļā gadījumā ajurvēda skaidro ar problēmām vēderā. Nevis tā, ka tev sāp galva no tā, ka tev galvā ir problēma, bet galva sāp no tā, un otrādāk sakot. Ja jums sāp vēders, ļoti bieži problēma ir galvā. Ne tikai fizioloģiski, prātā un tam līdzīgi. Ja, prāts, psihe, ja, tad problēma ir galvā. Tas nāk no psihiskas problēmām, vēders sāpes, konkrētas sāpes, ja ir. Bet galvas sāpes lielākā daļā problēma ir atrisināt ar diētu, tiešām. Migrēna, jūs zināt. Daudz cilvēku migrēnu izārstējuši vienkārši apmetot gadu. Vispārējo, ja, saldumu un tam līdzīgi. Bet, ja jums patīk tās galvas sāpes, lūdzu, kas jums liedz? Cits cilvēki ar migrēnu visu mūžu cīnās. Viņiem toties nav klimaks problēma. Ja kuriem ir migrēnu. Arī labi. Par to reišanu ir jautājums. Ir brīdi tādi, ka tu vienkārši izvēlcies no gulta, tikpat noguris, ka aizgājas gulēt. Jā, tam ir tieši sakars ar pieešanos vakarā. Tas ir tieši sakars. Graudautu produktus jāpēr vakarā, viņi nesagremojas, viņi paliek līdz rītam. Tas pats attiecas uz gaļu un visiem pāriem smagajiem ēdieniem. Es zinu, ka man, piemēram, nesagremojas augļi. Man ļoti gribās augļus vakarā reizēm. Un reizēm uzēdu, man nekas nesagremojas. Es tādu smagu vajag. Un salāti, nedodies salātus apēst vakarā, nedodies. Viņi negremojās vispār, viņš tur stāv, spiež. Grauž, kaut kas tur ņemās, kaut ko grib sagremoties, bet nekas nenotiek. Un tā tu aiziet lielām mokām gulēt. Citreiz es vēl to varu izglābt ar silto pienu. Uzcer silto pienu, viņš kaut ko nomierina tajā vēderā, tas siltais piens, bet ne visu. No rīta tu piecelies laimīgs, ka tu beidzot vari piecelties un kaut ko darīt, kad tu sāc rosīties, tad aiziet. Bet tas ir viennozīmīgi tieši pieeisties vakarā. Vai par pienu vairāk pastāstīt, piemēram? Varbūt mēs uztaisām lekciju par piena produktiem? Jā, uztaisām. Man ir vesela gatava lekcijas pāris gadu atpakaļ. Tagad jau jā, jau vajag. Jā, tas ir jā. Es jums piekrītu. Cik grūti ir to vispār ievērot mūsdienu dzīvē, bet mums taču tradicionāli tomēr ir tās kustības. Nav jau nekur tas, mēs taču neesam nobīdījušies tik traki. Pusdienās ir pusdienas, ja? Tajā laikā mēs tomēr ēdam. Bet neierobežojiet sevi, ēdiet, ja jūs zināt, ka jums gribēsies vakarā ēst,
laižās uz leju, ar vien sliktāk gremošana paliek. Un tad ir grūtāk sagremojās viss. Visi smagie ēdieni. Varēs taukaini, treknu, nebaidieties atkalpoties. Ja jūs neēdīsiet vakarā maizi, tad viss notiks uz labu. Vielu maizi uzlabosies. Ja neēdīsiet vakarā maizi. Nu, man patīk daudz sviests, krējums, viss kaut kas. Bet mēs jau tīrā veidā sviestu un krējumu nē. Kā nē? No rīta es, piemēram, jogurtu ziemā nelietoju, jo jogurti atvēsina ļoti, ir augsti. Es ēdu krējumu skābo, treknāko, ar dažlielām un cukuru. Ideāli. Sviestā gīt, cepu, visu kaut ko, ja man ir nauda. Jā, bet eļļā ceptu visu tādu riktīgi, meitenes vajag, tu lieto tādu. Kāpēc tas bija tāds labs? Nu, par to mēs tad uztaisīsim par pienu. Tad es pastāstīšu. Vīra skaitās pats galvenais. Tas ir pats stiprākais sasildošais līdzeklis, kas vispār eksistē dabā. Tas nozīmē vasarā vai ne? Jā, vasarā vajag bišķi mazāk. Bet, jā, vasarā mazāk. Viņš sasilda. Viņš ne tikai sasilda, bet uzkarsē šausmīgi. Bet, piemēram, Pitām, jā. Tas ir individuāli. Jā, par došām kaut ko. Par došām. Vārdus, nu, teiksim, Par došām vai kaut kāds es nesaku. atkāpes no šī te. Šitas viss es vēlreiz saku, dar visiem. Šitas, ko es stāstīju, dar visām došām. Bet jums ir jāskatās pēc sevis. Nu, labi, nē, kapām mums ātā dārziņu, kā vispār nepienāks. Tu teiksim, vakarā ir vispār tikai grītas varēs. Es pieņemu, ka tev tomēr vakarā sautētas dārziņu būtu labāk nekā svāja. Vienalga, bet nevajag viņus varbūt lielos taukos. Tik lielos taukos kā vaktām taisīt. Vienkārši kapām tad vajag mazāk taukus. Un mazāk arī gatavot viņus ne tik ilgi, un lai viņi kraukšķīgāk. Jūs zināt, kā ķīnieši taisa vai austrumu virtuvi. Viņiem tie dārziņi ir sagatavoti it kā, bet tādi kraukšķīgi. Nu, nav īsti ne cepti, ne vārdi. Ir dažādas metodas arī, kā tos dārziņus taisīt. Bet ja izsaltēt dārziņus, vēl par tām garšvielām mēs neparunājam. Ja izsaltēt dārziņus tām garšvielām, tas tik viegli sagremojās un viss. Var sakot, lietojiet garšvielas, kurkumu lietojiet. Par garšvielām būs Marinai lekcija. Meitenes tūlīt 20. marta beigās. Viņi stāstīs, bet viņi vienīgi krievu valodā. Bet viņi ļoti labi zina garšvielām visu. Ir perfekti, visu uzrunāsiet. Visas garšvielas būs. Vesela lekcija būs par garšvielām. Pa pienu tad mēs ieplānosim kaut kur aprīlī, ja? Pa piena produktiem. Varbūt divos vārdos, kāpēc to pienu tomēr vakara, bet piena produktus no rīta. Kāpēc, piemēram, piena produktus vakara? Tīrais piens, tas ir saistīts ar vēdiskajām zināšanām patiešām, tāpēc, ka tīrais piens, tas nāk pa taisno no govs, par ko runāju, tas netiek pārstrādāts nekādā veidā, un viņam ir mēnesis enerģija, viņam piemīt mēnesis īpašības. Bet, piemēram, un pārstrādājas, ko? Sienu vakarā. Biespienu. Biespienu, man liekas, līdz kaut kādiem 6 vai 7. Līdz 6. Jā, nē, mēs varam paskatīties. Tas ir pēc personāla. Varam, līdz 6, jā, biespienu. Siers līdz 7. Bet te netiek runāts par dzelteno sieru. Tās ir runa par balto sieru, kas ir bez želatīna, jā, kur nav dzīvnieku, tas ir želatīns. Nav runa par dzelteno sieru. Krējums līdz 7, jāžēpa līdz 7, kefīrs līdz 4, rūgušpiens līdz 4, piens tātad no rīta un pa nakti, un sviests var ilgi no 6 līdz 7 vakarā. Eļas arī visas lielākā daļa līdz 4. Vai gribot jūs liekas naudas pēc šito priekšsietu? Vai to papīdini, bet arī tā tabulīna? Jā. Te ir kaut kāds 2 lapiņas. Par garšvielām aiziet uz to lekciju. Ja jums ēdiens ir svarīgs, garšvielas ir ļoti svarīgi sastāvdaļa. Ļoti. Viņai ir lielāka nozīme nekā mums liekas. Paldies par uzmanību. Paldies.